Ginta, labvakar! Prieks tevi redzēt! Labvakar! Man arī Jā, prieks mēs tevi redzēt. šodien tāds neliels priekšstāsts. Šodien mēģinājām vairākas reizes iziet laivā, kā solījām, bet tehnika izrādījās stiprāka. Bet mēs vienalga esam pacietīgas dāmas un savu panāksim, vai ne? Un vienalga šodien iziesim ēterā, savādākā variantā, bet iziesim tiešraidē, lai varētu arī iepazīties ar tevi, kas tevi nezina. Stāties lūdzu priekšā, Gintiņ, kas tu esi, ko tu dari? Jā, mani sauc Ginta, kā jau tu minēji, paldies. Es jau kādu laiku darbojos Heart Math institūtā, tas ir sirdsdarbības institūts, un pavisam nesen, ja tā var teikt, es sāku ar institūta zināšanām dalīties arī šeit Latvijā, tā kā esmu viņa pasniedzēja, mentore. Un strādāju ar tādām tēmām kā stresa vadība, sirds koherence, tīri kā mūsu dažādas emocijas ietekmē dažādas organismu sistēmas un kognitīvās spējas. Katrā ziņā tas tēmu klāsts ir diezgan plašs, es visas nesaukšu, bet aptuveni šī tēma ir tāda, principā tā ir mūsu sistēma koherence. Jā, tālāk. Jā, un tu būsi arī viens no spīkeriem mūsu lieliskajā fórumā par imunitāti, kas vēl nezina, kam vēl nav biļetes. Pēkšņi varbūt jūs pirmo reizi par to dzirdat. Jā, droši jautājiet cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis, un tu stāstīsi arī caur imunitātes prizmu savu tēmu un Jā, savu virzienu. Pareizi? Kā tas ir saistīts, kā tev šķiet? jā, pareizi. Mana tēma būs noturība pret stresu. Jā, katrā ziņā to tēmu es izvēlējos, jo tas stresa līmenis aug visā pasaulē. Cik man nākās saskarties, tā situācija ir tāda, ka cilvēkiem diezgan pietrūkst tā zināšana, kas tad tieši stresa laikā notiek mūsu Mhm. organismā. Viena no sistēmām, ko tas stress ietekmē, ir pataisno imunitāte. Tieši tā. Un, un katrā ziņā tad formā es pastāstīšu, kāda tad notiek tā enerģijas pārdala organismā, kāpēc, kas tiek ietekmēts un kas netiek. Jā, pastāstīšu, kas ir noturība pret stresu, kāpēc viņa vispār ir svarīga un kādās jomās viņa ir jāveido, lai tā mūsu baterija būtu pilna. Protams, arī pastāstīšu, kā tieši Dolēta produkti mums var palīdzēt to noturību pret stresu veidot. Starp Jā. citu, kāds tavs mīļākais Dolēf produkts? Varbūt arī tā imunitātes kontekstā. Zini, visu laiku mans mīļākais ir chlorofils. Ja tā ņem, tad viņš visu laiku stāv leduskapī, Jā. bet, protams, ir produkti, kas periodiski mainās. Mhm. Kā lai saka, lai man tā baterija būtu pilna, man, Aha. pieņemsim, regulāri ir tāds produkts kā MyBlood, jo Mhm. manam organismam viņš ir svarīgs. Tad periodiski ir diena un nakts, kas vairāk ir visām sistēmām organismu. Jā, un tie pārējie mainās, bet tāds mans vismīļākais, ja tu prasi viens, ir chlorofils. Tā tas ir, Jā. jā. Un tu, kā daudzi kluba biedri, mums tāds iekšējais joks jau izveidojis. Tu arī dzer dienu un nakti, ja? Jā, jā. Jā. Vai ne? Jā, Jā, un saki, lūdzu, tas ir. Ginta, es zinu, ka tev arī fóruma laikā būs iespēja pēc tam precīzāk pienākt pie tevis, tev būs speciāls galds, jā, kur tur varēs arī parunāt ar cilvēkiem un kaut ko parādīt. Vai taisnība? Un kas tas būs? Ko tu Jā, rādīsi? taisnība. Man īstenībā arī šoreiz būs līdzi šāds mazs brīnumiņš. Šo sauc par Inner Balance Trainer. Tā ir tāda biofeedback ierīce, kas tiek pieslēgta vai no pie pirksta vai auss klipiņā, un Mhm. viņi iedod informāciju, kas notiek principā ar mūsu emocionālo stāvokli un fizioloģiju. Tur ir tā bilde tiek rādīta aplikācijā, tur Mhm. parādās koherences indikātori. Un principā sanāk tā, ka pieslēdzot šo ierīci, mēs redzam, cik optimāli darbojas mūsu iekšējās organismu sistēmas. Tā ir, kā mums sirsniņai iet, kā darbojas nervu sistēma, hormonālā kremošanas un kas notiek ar mūsu kognitīvajām spējām. Un to mums parāda tie koherences indikātori. Tā kā es iesaku pilnīgi visiem šādu aparātu vienreiz pamēģināt, jo īstenībā tā situācija ir tāda, ka daudzi cilvēki tik ļoti ir pieraduši pie stresa un tādas varbūt iekšējas turbulences, ka Uzbrukas viņiem liekas, ka sajūtas, ir jā. ok. Mhm. Un tikai tad, kad reāli viņi kaut ko pamēģina un ieraug to īsto bildi, tad viņi saprot, ka
Īstenībā nav tik ļoti nemaz ok. vai ne? Jo sanāk, ka tas cilvēks, viņš jau pierod pie tā stāvokļa un nezina, kāds var Mhm. būt savādāks. Tāpēc katrā ziņā ikvienu, kas svētdien būs, es aicinu šo ierīci pamēģināt, lai notestētu, kas tad iekšā notiek. Un, ja, nu, kā saka, lai zinu, vai ir kaut kas jādara vai nav. Vai Varbūt ne? viss ir superīgi. Ieraudzīt to patieso pildi, jā, nevis tikai Ieraudzīt man to liekas, ka viss patieso ir labi. bildi, vai ne? Brīžiem Jā, mums tiešām liekas, vai ne? Paldies tev, Gintiņ, paldies. Jā, es jau ļoti gaidu svētdienu, jo, manuprāt, mums ir ļoti interesanta programma, ļoti interesanti spīkeri, ļoti interesantas tēmas apskatītas, un tieši tā kā tu minēji, tas viss ir sistēma, ja? Un arī stresa noturība viena daļa no imunitātes. Piekrīti? jā, tieši Ja? tā. Tāpēc apskatīsim no dažādām pusēm. Atkal būs satikšanās prieks, atkal var izmēģināt visu, ko var izmēģināt. Nu, ko tad tiekamies svētdien? Tiekamies svētdien. Paldies tev, Atā! Paldies, tā.